Jau otro mācību gadu akciju sabiedrības sadalas tīkls darbinieki elektrodrošības kampaņas "Netuvojies, spēlē ar elektrību, zaudēsi tu" ietvaros apmeklēja izglītības iestādes visā Latvijā, un šobrīd kopumā jau ir apmeklētas 342 mācību iestādes. Sadalas tīkls kā sociāli atbildīgs uzņēmums tomēr runā par šīm lietām, runā par elektrodrošību, mēs izglītojam bērnus, mēs ejam uz skolām, stāstam par elektrību, stāstam par viņas bīstamību, stāstam, kas ir jāievēro, lai izsargātos varbūt no kādas nelaimes, kas katru gadu piemeklē mūsu bērnus. Iemesli, kādēļ tiek gūtas elektrotraumas, lielākajā daļā gadījumu ir vieni un tie paši – zinkārība un neuzmanība. Ja mēs runājam par elektrotraumām, kādas var rasties, tad faktiski mēs viņus kvalificējam divās veidos. Viena ir tā, kas vairāk vai mazāk notiek dzīvoklī, iekštelpās, un otra ir ārtelpās. Klasiskie varbūt tāda bīstamības momenti vai elementi ir tas, kad bērni uzrāptās konstrukcijās, kas ir elektroapgādes objektos, tiek laisti gaisa puķi, kas sapinās elektrības vados. Iekštelpās ties varbūt ir eksploatācija negatavs vai nedrošs elektroietājs, tās ir sienas rozetes, kurās tiešai zinkārības, varbūt tādas pastiprinātas vēlmes iepazīt to, kas ir nezināms. Bērni arī gūst šīs elektrotraumas, jo, kā jau es teicu, elektrībai nav ne smarža, ne garša, ne krāsa. Es noteikti gribu teikt to, ka vecāki ļoti daudz ar saviem bērniem runā par to, kā uzvesties uz ielas, kā uzvesties uz ūdens, kā uzvesties situācijās, bet no mūsu prakses vai no tā, kā mēs ejam uz skolu un runājam par to, tad mēs esam izcinājuši, ka vecāki ļoti maz runā par šīm elektrobīstamību, taisnība par elektrotraumām. Mans rosinājums ir tāds, braucot mašīnā, runājot ar bērniem, varbūt tad vajag arī akcentēt šo jautājumu, tad izstāstīt par to. Bērniem ir interesi, un viņi noteikti arī, varētu teikt, viņiem tas aizķerās un paliek, un viņi atcerās par tām lietām, tā kā es aicinu vecākus noteikti runāt par šīm lietām. Lai pirms garajām vasaras brīvdienām atgādinātu bērniem elektrodrošības noteikumus un to nozīmi ikdienā un atpūtā, akciju sabiedrības sadalas tīkls 30. maijā piedalījās valsts policijas organizētajā ģimeņu drošības festivālā Piedzīvojuma vasara 2015, kurā bērniem bija iespēja uzzināt elektrodrošības noteikumus un piedalīties izzinošās un izglītojošās elektrodrošības spēlēs. Maijā mācību gada noslēgumā savu zināšanas elektrodrošības spēlē "Domā gudri, rīkojies droši" portālā Draugiem LV pārbaudīs 6000 lietotāji, bet 4. jūnijā kampaņas noslēguma dienā tika apbalvoti bērnu un jauniešu elektrodrošības kreklu dizaina konkursa uzvarētāji. Maija vidū tradicionāli otro gadu mēs sadarbojamies ar portālu Draugiem LV. Izsludinājām konkursu par labāko kreklu dizainu. Es ieraudzīju draugos, kad ir tāds konkurss, un es izdomāju, ka varētu piedalīties un pamēģināt tikai, jo es nekad nebiju piedalījusies tādos konkursos. Es uzzināju par šo konkursu, jo man atsūtīja uz draugiem vēstuli, es nobalsoju par savu draugu. Es izdomāju, ka man pašam vajag iesaistīties un uztaisīt darbu. Mums iesniedz darbiņus apmēram 600 bērni, taču labākie, kurus iebalsoja paši draugi, bija 60 darbiņi, kurus mēs aicinājām šajā pasākumā. 3 no tiem tātad ieguva galveno balvu planšetdatoru. Mums skolā ir bijuši vairākus gadus nākuši visādi cilvēki un stāstījuši par elektrībām, un skolotāji un vispārēji arī. Man jau bijuši draugi, kuri saskārušies elektrības tādām problēmām, un viņi jau bija kļūdījušies un bija kārājušies, tur rokas likuši klāt, un tad es iedomājos par to un uztaisīju šo darbu. Bija tas nelaimes gadījums tāds, kad draugs uzkāpa kokā un ieķērās elektrības vados, un viņš satraumējās. Es domāju, ka tas ir arī dēļ neizināšanas un arī dēļ neuzmanības. Te bija interesanti šis pasākums lika aizdomāties. Jaunieši un bērni nedrīkst viegliprātīgi izturēties pret elektrību. Sadalas tīklam darbs ar šo nebeidzās. Mēs arī nākamajā mācību gadā ar septembri atkal uzsāksim savas aktivitātes, iesim uz skolām, stāstīsim bērniem par drošību. Droši vien, kad arī pavasarī mēs visi pulcēsimies šādā pasākumā kā šis. Diemžēl nelaimes gadījumu statistika rāda, ka gadījumu skaits, kad elektrotraumas gūst bērni, nemazinās. Nav tendences samazināties, nav tendences arī palielināties. Kā jau es teicu, tad šobrīd ir vasaras brīvlaiks sācies. Bērni no skolā, viņiem ir vairāk brīvā laika, viņi zinātu kāri. Un diemžēl šajā vasarā šis traumatisms pieaug, mums tāds ir novērojams. Es gribētu novēlēt visiem vasaras brīvlaiku priecīgu, vasaras brīvlaiku jauku un vasaras brīvlaiku atcerēties par to, ka elektrība tomēr ir bīstama.